Es reāli nebiju gaidījis, ka ROG Phone 8 būs tik maziņš. Reāli vairs nav ne smakas no tā lielā, uzkrītošā, smagā gaming telefona. Kameru modulis un vēl tur pāris šīs fīčiņas, bet par tām jau sīkāk video turpinājumā. Es personīgi uz telefonu spēlēju pa lielam tikai kaut kādas tur vienkāršās spēlītes, bet nenoliedzami aug vesela paudze ar lietotājiem, kuri spēlē spēlītes uz telefoniem, kuras varētu klasificēt kā nopietnās vai smagās spēles. Lai arī Latvijā Genshin Impact nav starp populārākajām, World of Tanks, Call of Duty, PUBG Mobile, League of Legends ir starp ikdienas spēlītēm, kurās gremdēt brīvo laiku. Un parasti es šādām te lielajām spēlēm ieteiktu tikai un vienīgi datoru, vēlam stacionāro, bet ko darīt, ja tev tādu nevajag? Tad nāk tālāk spēļu konsoles, bet tad ir jākojas par TV privilēģijām, bet tad ir arī alternatīva spēlēt uz telefoniem. Un te ir jāsaka, ka situācija ir it kā vienkārša. Visi jaudīgie telefoni spēj pavilkt minētās spēlītes, bet tad ir telefoni, kuri to var lieliski and then some. Asus ROG Phone sērija, kur ir Asus primāri gaming paredzētie telefoni, ir tas, ko var brīvi iegādāties Latvijā, kuri kalpo primāri šim te mērķim, un sazvani, foto, produktivitāte, ir noteikti otrajā plānā noliekamas lietas. Iepriekš ROG Phone bija izteikts gaumas jautājums dēļ tā kliedzošā dizaina. Tie izskatījās interesanti, bet nekad īsti neiekaroja patērētāju sirdis dizaina dēļ. Arī dažādu vēl tur specifisku gameriem domātu dizaina izvēļu dēļ. Tādas lietas, kā speciāli atstātā tur vieta telefona augšā un apakšā, lai tikai spēlētu to turot horizontāli, nebūtu tur nejaušie pieskārieni, RGB animēti lodziņi vai LED lodziņi, kuri bija ļoti izteikti un tādas visādas lietiņas. Jaunais ROG Phone 8 jau izskatās pēc pelēcīga telefona, bet galīgi tāds nav. Ekrāna malu simetrija, vieglāks, plānāks, pieklusinātāku kameras moduļa dizainu bez uzkrītošiem RGB uz telefona, šķiet vizuāli ir galīgi pazaudējis savu gaming raudzējumu un esenci, bet tās ir tikai tā virspusē. Iekšā pilnīgi noteikti ir cits zvērs un arī apveltīts ar gamingam paredzētām mākslīgā intelekta featurām, kuras ir ļoti interesantas, pat ja pagaidām krietni ierobežotas. Noteikti low-key foršākā dizaina feature ir vēl vairāk uzlabots aizmugurē agrāk esošais LEDu ekrāniņš, kurš šobrīd var jau apgalvot, ka ir izstrādāts vienā dizaina valodā ar Asus laptopu Anime Matrix funkcionalitāti. Ideāli paslēgts punktu displejs piedāvā virkni dažādu iespēju, ko uz tā attēlot, un ka tas var būt ne tikai tur random gifu rādītājs, bet attēlot arī noderīgu informāciju, kā piemēram šobrīd tas ir laiks, baterijas procenti, ir vēl paziņojumi, kā arī kameras timeri. ROG Phone 8 gan tiesa ir tikai šāds te RGB izgaismotais, bet jebkurā gadījumā step up. Sirdī telefonam šķiet, ka viss iet kā pēc grāmatas šajā telefonā. Snapdragon 8 Gen 3 procesors, baterija 5500 mAh, kura dēļ uzlabotās tehnoloģijas ir līdzīgas ilgdarbības, kā bija ROG Phone 7 Ultimate, kamēr jaunums ir tikai telefoto kameras iekļaušana ar 3x optisko palielinājumu. Displejs ir kļuvis par LTP AMOLED un nedaudz spilgtāks par 2500 nitiem. Pieejamās atmiņas 512 un 1 TB, jo spēlītēm vajag vietu, kā arī 16 GB operatīvā atmiņa, kas ir nozīmīgi spēlītes sastāvs fonā un vajag to brīvo vietu darbināšanai. Man liekas, ka 1 TB versija vispār nāca 24, 512 ar 16 un ROG Phone 8 arī nāca 256 un 16 GB RAM. Tā kā, tā. Un kopumā ir jāsaka, ka uzlabojumi pār pagājušo modeli ir minimāli, bet tikai pāris svarīgajās lietās. Displejs ir gandrīz 2x spilgtāks un taupīgāks, bet maķenīt mazākās. Vēl joprojām ir 165 Hz, kas ir augstākais, kas vispār tirgu ir pieejams. Viena jauna kamera, mazāka, bet efektīvāka baterija un jaunums bezvadu uzlāde, kura gan ir nedaudz tāda niķīga, ne visās pozās tā lādē telefonu, kas man bija tās personīgais kreņķis un mīnusiņš, bet lādē bezvados. Kas bija interesanti, tad tīrajos jaudas testos ar vai bez šī ventilatora jūtamas atšķirības nebija. Tikai uzgriežot testu, viena testa ietvaros, bet vismaz 10 minūšu intensīvā lietošanā varēja manīt to, ka ventilators ievērojami samazina kāpumus un kritumus jaudā, kā arī nedaudz tomēr dzesē telefonu. 4 līdz 5 grādi ir tomēr 4 līdz 5 grādi. Asus ir saglabājis maksimāli daudz funkcionālo lietu, kuras izcēlās iepriekšējiem modeļiem, kā 2 dažādi uzlādes porti, kā arī papildus dzesi iekšā kastītē, kad nopērts dārgāko, man liekas, 1 TB modeli, un vispār unboxing pieredzi kā tādu
es gribētu tomēr parādīt, kā tad tā ir šiem telefoniem. Un jā, tā nav viena no labākajām un pārdomātākajām, bet es nezinu, kura ir. Jau pati kaste nav standarta. Dizains un atvēršana jau rada patīkamu satraukumu. Tad vēl visādas atvilknītes, noslēptās vietas, kurās ir viss, ko vajag. Korpus, lādētājs, vats, dzese, vēl arī Android launcherī iestrādāta spēlīte, lai tu varētu patiesi sajust, ka esi nopircis ne tikai telefonu garlaicīgā 3 cm kastītē bez nekā, bet ka patiesi esi pelnījis lielisku pieredzi un patīkamu satraukumu nopērkot telefonu. Mākslīgais intelekts telefonos šogad būs viens no galvenajiem uzsvariem. Un Asus savā ROG Phone 8 to arī ir izmantojis, manuprāt, visnoderīgākajā veidā priekš gameriem. Palīdzot gameriem veidos kā vēl neviens cits ražotājs. Tiesa uzreiz ir jāmin, ka pagaidām šīs te features ir beta versijā, pielāgotas vien, ja nemaldos, 2 spēlēm, un citās tomēr to nenovēroja, bet tomēr, kā pirmais solis, lieliski. Savākt tur visādus materiālus, pātrinātas sarunas, automātiska skriešana vai arī, ja iestrēgi kādā kvestā, tad neatajot, kā saka, no kases iegooglē, kas tālāk ir jādara. Jā, šīs ir features, kuras pat īsti nav uz PC spēlējot spēles, nemaz nerunājot par konsolēm. Plus vēl visas fiziskās features, kā ierastie air triggeri, jeb skārienjutīgie punkti, lai telefonu spēlēšanu pielīdzinātu kontroliera lietošanai uz konsolēm. Vēl papildus pogas uz šī te aktīvā dzesētāja. Tehniski un funkcionāli par šo telefonu ir padomāts ar katru gadu arvien vairāk un vairāk. Un īsti nav nekādu iemeslu tagad šim iet garām, domājot, ka šis pārāk nodos, ka esi gameris, ka tevi neuztvers nopietni vai kā tam līdzīgi. Android 14 uz šī iet griezdamies. Jā, galvenais jautājums ir Asus pašu piedāvātā ādiņa, jeb skins, kuru es labprāt neizmantotu, jo tas nepārmaina ROG stilā visas lietotņu ikotnes, un šoreiz dizains tām tiešām nav, manuprāt, izdevies, un ir grūti saprast, kura ir kurai lietotnei, bet viennozīmīgi telefons uz godu. Paklausies, kā skan kūlerītis. Kas nav gluži tādā kvalitātē, kā ir uz papīra, ir foto un video spējas, kuras ir pats pamats, ko no Snapdragon čips spēj piedāvāt. Bet jebkurā gadījumā 8K ieraksts vai 4K 120 ir iespējams, un lūk, kā tas izskatās. Sāks ar selfiju kameru. Full HD 30 kadri ir tas, ko no viņas var izspiest. Stabilizācija ir diezgan bēdīga, bet tu vari ieslēgt tādu aktīvāku steibu un vismaz man telefonā varoties un uzreiz var just, protams, tūlīt pēcapstrādē es jau jūtu, ka es redzēšu, kā sāni visas šās te līnijas bišķiņ tomēr kustās, bet jā, šāda te tad ir selfie kamera. Tagad, 8K un 4K 120 vajadzētu pafilmēt, vai ne? Šis būs 4K 120 kadri, kas ir tikai uz slow-mo pieejams režīmu. Parastajā režīmā savukārt, es vēl nezinu, kas man te nogļukoja vai noniņķojās, bet 4K 60 arī tiek uzskatīts laikam par palēninātā režīmu. Un normālajā video režīmā sanāk 4K 30, tas, ko šobrīd es filmēju, ir tas, ko var dabūt ārā. Un lūk, paldies to, jo te tik krāsains reklāmas baneris vai siena, var vismaz kontrastiņus normāli redzēt. Un tagad vajadzētu uz 8K pāriet. Šis būs 8K 24 kadri sekundē, un es atceros, kas pa fišku HDRs bija tas, kas bija jāatslēdz, lai varētu filmēt tā, kur ir Toyotas reklāma. Lūk, izvēlies izcelties. Jaunais CHR. Pieņemsim. Tā kā 8K bišķiņ čopī ir, un Beha lido, Beha aizlidoja. Tā apmēram. Un saistībā ar foto, kamēr nesāc pikseļi pīpot, izskatās atbilstoši tam, ko šogad sagaidīt bez īpašas Android iejaukšanās procesā. Nekas tāds, kas liktu šo nokristīt par vienu no labākajiem fototelefoniem, bet tādas ikdienas lietas jau noķers un atrādīs. Asus šajā segmentā pilnībā aprobežojās ar to, ko Qualcomm piedāvā, un acīm redzot, vairāk viņiem arī īsti neko nevajag. Ja iepriekšējiem telefoniem no ROG saimes es varētu saprast kopējo nepārliecinošo pircēju attieksmi pret to, jo dizains bija pārāk šerps un foto-video spējas nebija top līmenī, tad šogad dizaina jautājums, manuprāt, ir principā noņemts no dienas kārtības.
Un, ja foto video reāli vajag tikai, tur ķeksīša pēc, tad jā, šis telefons tagad ir pilnīgi noteikti kaut kas, ko var apsvērt lielāka lietotāju daļa. Piedāvājumā ir arī ROG Phone 8, kurš, manuprāt, paņemsim te, dizainiski tomēr atpaliek no Pro modeļu, un tam aizmugurē ir tikai statisks logo, nevis tur noderīgas informācijas attēlojošs anime Matrix atvesinājums. Tomēr, pievilcīgā cena un nepārspējamā unboxing pieredze noteikti ir papildus plusi. Apskata filmēšanas laikā šī telefona komplektācijas cena ir paredzēta apmēram 1500 eiro par 1 terabaita, 24 GB RAM un šo te Aero Active Cooler komplektācijā. Parastajam 8 Pro tā bija paredzēta, ja nemaldos, 1200 eiro, bet pašam vienkāršākajam ROG Phone 8 1100 eiro. Un rēķini, ka citi flagmaņi šogad maksās vidēji līdzīgās cenās, ja ne pat dārgāk, bet es gribētu uzzināt, vai tev šķiet šis te Asus piedāvājums un prasītais samērīgs pret to, ko piedāvā tavi ierastie konkurenti no Samsung, Apple, Xiaomi par līdzīgām cenām. Vai šis telefons ļaus pēkšņi Asusam ielausties tirgu? Viens pats laikam nē, bet kombinācijā ar to, ko pēdējos gados viņi dara arī ar Zenfone, es teiktu, ka atkal jau Asus ir spējis savā veidā nostabilizēties kādā no produktu segmentiem. Un vēlam viņiem veiksmi. Ar to arī šajā apskatā viss. Paldies, ka noskatījies, un mēs jau ar tevi tiekamies kādā no nākamajiem video. Atā!